Labdien! Mani sauc Agnese, un es esmu House of Lavender īpašniece un idejas autore. Mūsu lavandu lauks Ventspilī ir jau 4 gadus. Mēs piedāvājam braukt pie mums viesoties, baudīt mieru, skaisto lavandu krāsu lilā un smaržu, kā arī pie mums ik pa laikam jūlija mēnesī notiek dažādi pasākumi, kā meditācijas, kakao ceremonijas, koncerti, un ir iespējams arī svinēt svētkus pie mums, vai tās būtu vecmeitu ballītes, kāzas vai kādi citi saviesīgi mirkļi. Šis lauks, šī skaistā vieta, tas ir tīra nejaušība. Nav mums bijis ne biznesa plāns, ne tas, ka mēs ar lavandām tagad pelnīsim naudu. Tas drīzāk bija tāds pētniecisks mīles stāsts par augu lavanda. Ar vienu mazu stādiņu tēta sētā, un tad radās mīlestība. Sapratām, ka tas ir augs ar pievienoto vērtību, kurš ir gan skaists, gan smaržīgs, un to izkaltējot ir iespējams iegūt brīnišķīgas lietas, kā smaržīgus maisiņus, eļļas jā. Un tad mēs sapratām, ka mēs gribam drīzāk ražot, kā mājražotāji, neskriet vilcieniem pa priekšu, pamazām lēnītēm. Un tā sākās, mēs iestādījām 5000 stādus, pašrocīgi ar draugu kaimiņu radu palīdzību, un kad tas lauks uzziedēja, tad mēs sapratām, ka tādu lietu slēpt nevar, ka laikam tā ražošana būs blakus, ies līdzās, bet jā, mēs gribam dalīties ar to skaistumu, mēs gribam dalīties ar šo vietu. Un tā tas viss sākās, tad sāka braukt pie mums cilvēki, priecāties, novērtēt, jā. Varbūt auditorijai atgādiniet, kurš ir tas mēnesis, kad tātad šīs te lavandas ir iespējams šeit apskatīt? Lavandu ziedēšanas mēnesis ir jūlijs. Visu jūliju zied lavandas, un tad ir iespējams pie mums atbraukt un izbaudīt to skaistumu. Jā. Paldies! Šeit es vēlējos pajautāt arī par izaicinājumiem. Jūs minējāt, ka viss aizsākās ar vienu stādu, bet šī biznesā, tā teikt, augšanas posmā ir bijuši arī dažādi izaicinājumi. Varbūt varat padalīties ar lielākajiem? Lielākie izaicinājumi ir klimats. Tas ir tik ļoti neparedzami, ka tu nevari tā plānot gadu, 2, 3 uz priekšu, jo viss ir atkarīgs no laikapstākļiem. Pagājuši gadu mēs, diemžēl, pat lauku neatvērām apmeklētājiem, jo tas jocīgais pavasaris, kas bija slapjš un augsts, mums ļoti pabojāja lavandu lauku un lavandas neziedēja. Viņas gan ziedēja, bet tā pa drusciņai, pa vietiņām, un jā, tas ir tas izaicinājums laikapstākļi, ka tu nevari zināt, tu nevari paredzēt, kāds būs šis gads un kāds būs nākamais. Nu, tad tajā pagājušajā gadā nācās mums diezgan nopietni atveseļot lavandas, saucām augu dienestus un vedām uz analīzēm. Nu, un tad mēs atveseļojām, un kā es skatos šogad uz lauku, ka tas būs devis rezultātus, un šogad mēs būsim atvērti apskatē, jā. Paldies. Vēl viens biznesa saistošs jautājums, vai jūsu uzņēmuma veidošanas procesā, vai varbūt šobrīd esat izmantojuši arī kādu papildus atbalstu, lai veicinātu biznesa labbūtību? Nekādu papildus atbalstu mēs neesam izmantojuši. Šis viss, ko jūs redzat, tas viss ir sūru, grūts darba rezultāts no pašu ieguldījumiem, uzkrājumiem, savas naudiņas, jā. Tātad jums vēl ir iespējas, ja nu gadījumā redzēsiet saistošu kādu projektu, jums vēl ir iespējas izpausties? Mēs mēģinājām, bet Altums mūsos nesaskatīja potenciālu, bet mēs vienalga ticējām sev. Mēs vienalga gājām uz priekšu un jā. Un tad, kad tu dabū atgriezienisko saiti,
no cilvēkiem, kas citreiz asarās brauc prom no lauka, un viņi saka, es nevaru saprast, kas šeit ir par enerģiju. Te ir tik tuvu daba mamma, šeit ir tik brīnišķīga vieta, un tad tu saproti, ka tu esi darījis visu pareizi, jo tu dari to no sirds, un nevis ar tādu mērķi, kad es pelnīšu naudu. Ir ļoti labi, ja iet tā nauda līdzi, seko, bet tas ir tas galvenais, ka cilvēki, ka tu redzi, ka viņi ir laimīgi, apmierināti. Jā. Un tad ir arī vērts visus ieguldījumus likt iekšā un turpināt un darboties. Paldies, un lai attaisnojas visas ieliktās pūles un cerības un vairo viesu prieku. Nobeigumā es vēlētos jautāt, ko jūs novēlētu ventspilniekiem un pilsētas viesiem? Ventspilniekiem es novēlētu būt aktīviem, drosmīgiem un nebaidīties no izaicinājumiem, no savām idejām vai varbūt sapņiem, ka ir vienkārši jāmēģina. Nepamēģinās, neuzzinās. Un aicinu visus atbraukt pie mums ciemos un izbaudīt mūsu skaistumu, mūsu lavandu lauku, iepazīties ar mūsu smaržīgo produkciju un laipni gaidīt ciemos.